palome ir, jā. Kur mēs tagad esam? Reku te. Jā. Un tā maz palome būs, nu, kaut kur šeit. Es uzlikšu precīzi, lai redz, kur tas ir. Jā. Notiek rīta sapulces, kurien mēs braucam. Mums ir jāizvācās no šitām skaistajām telpām, no šīs skaistās viesnīcas. Žēl. Žēl atvadīties. Bet jābrauc tālāk uz nākošu viesnīcu. Tur varbūt vēl smukāk būs, varbūt tur būs vispār ļoti labi kaut kas. Tātad mēs esam izdomājuši, ja, kur mēs braucam? Nekur vēl. Nē, mēs tagad secinām, ka mēs brauksim uz šo punktu. Tur būs mūsu viesnīca. Tur būs mūsu viesnīca. Un it kā ceļš varētu viens būt šitāds. Bet tas ir atkal kalni. Ļoti labi. Vai tie mašīnu vilks? 100,90 €, jā? Cik viņi teica? 119 € mums ir jāpiemaksā izbraucot no viesnīcas. Izrādās par dzērieniem jāpiemaksā 4 € no personas pa vienām vakariņām. Tad mums vēl ir pierēķināts pārkings 3. Atkal 3 pārkings. 1, 2, 3. Nē, bet reka -9. -9, jā. Nu tad, drusciņ tāds apkāsies. Ir kaut kāda atvadu vārdi. Oi, viss bija ļoti forši, ļoti skaisti. Kas Dīncītim patīk no šitās viesnīcas? Man viss patika. Viss patika. Visiem viss patika. Jums arī viss patika? Skats. Jā, Baseins. mums patika skats un baseins. Nu, vispār atmosfēra ļoti labi šeit ir. Kas tad notiek? Vārds sakot, mašīna neiet, jā? Nē, nu tagad iet. Nu, mana iet, neiet. Tieši tāpatās kā man. Jūs šito marku redzat? Šito marku. Šitā marka nozīmē, ka brīžiem iet, brīžiem neiet. Ja mēs vakar arī cilindri tā iet, viss tā neiet. Nu, tomēr samainamies. Nu, mēs varam samainīties. Nu jā, uz autobāņa neiet mašīna. Nu jā, Uz 80 tikai var pabraukties, kas jau nav. Nē, nu sajūcies. Nu tā lielākā salas daļa šitāda arī izskatās. Bez zaļumiem, drūmi, diezgan pelēkās nokrāsās. Toties saulīte. Bet toties ir silts un saulīte. Un Citroens. Tā mēs esam atbraukuši uz Mundo Aborigen. Šeit būs kaut kāds aborigēnu parks. Te jau cilvēki uzreiz dodās uz kafejnīcu. Nē, tur arī tikets ir. No? Zaķīgi, mēs tagad ejam skatīties aborigēnu saldējumiņu pēc tam, ka nāks ārā. Adultus, 1, 4. 4 adultos. 4. Vārds sakot, šitā ir pirmā civilizācija, droši vien, kas dzīvoja šitās salas. Un tad viņi dzīvoja šitādās mājiņās. Nu, droši vien pirms Kolumbus te atbrauca. 14,000 iedzīvotāji. 14,000 iedzīvotāji šeit dzīvoja. Apmēram šitādi viņi izskatījās. Kāpēc tā ir gulta? Jā, nu šitajā salā varēja arī dzīvot. Viņiem bija gan jūras veltes, gan silts klimats, nevajadzēja nekāda apkura, nevajadzēja daudz drēbes. Nu, principā, ēd dateles un ķēra zīves. Un kaut ko bišķi varbūt izaudzēja, graudiņas kaut kāds. Jā. Jā, civilizācija bija diezgan attīstīta 15. gadsimtā. Viņiem pat bija savs metpunkts. Brīvības piemineklis. Svētais Nikolas. Ļoti līdzīgs. Tātad, Daiga, šitādu dievu viņi pielūdz, ja? Šis svētais Nikolas man ļoti patīk.
Godīgi sakot, precīzāk informācija pie mums atnāca no mātes Googles, ka šitā ir civilizācija, kas uz šīs salas dzīvoja 2000 gadus atpakaļ. Tāpēc viņi saucas aborigēni, iezemieši. Sauc, kā viņas grib, šitā viņi dzīvoja, viņiem bija savi lopiņi. Vai ne? Mums izklausās kaut kāds pirts rituāls. Šeit darbnīca, kur tā esi. No māla un pīna grožiņš. Kas pa skatiem? Nu ļoti skaisti. Pilnīgi sajūt 2000 gadu vecā aura šajā vietā. Kas pa plašumiem? Kas pa skatiem, vai ne? Nu tiešām, te ir tāda sajūta, ka te visa sāla ir zem kājām. Nu, ziniet, ko jūs ļoti līdzīgi esiet? Mēs pirmapēji esam. Amfiteātrs ar ļoti skaistu ainavu. Nu, šis bija laikam baigi nogrēkojies. Vīriešu tualeti. Interesanti simbolika. Nu, nākot ārā, mēs dabījām žurnāliņu. Pa Grand Canāriju, kur galvenie varoņi esam. Nu, tie neesam mēs, labi, žēl. Visāds apskats vieta apraksta, ka mēs atkal esam šajā žurnālā. Un te vidējais plakāts te mājās, ko pie sienas pierika. Jā, un te tā tad ir viss sīk un smalki aprakstīts, kur mēs būsim un kur mēs bijām. Jā, Grand Canārija, thank you. Burziņi. Jā. Nekur. Nu, nav mums viņa nosaukumā tagad raksta. Tā kā, ja būsiet Grand Canārija, tad jūs atradīsiet mūsu parakstīņu šeit. Man jāparakstās vēl pašam ir. Pašam. Lūdzu. Pasakaini. Kaut kas neredzēts. Principā, nu, tiešām skaisti ir ko brīnīties un ir ko taisa sastrēgumos raustīties. Lūdzu. AD Baltics aizbrauc. AD Baltica mašīna aizbrauc garām. Ot, interesanti. Tā, nu lūk arī mūsu ceļš, pa kur mēs nu pat uzbraucām. Līku loči augšā. Un atbraucām no turienes. Apstājamies vienā restorāniņā paēst. Kaut ko skatīsimies, ko te var uzkost, smuku vietu. Ir iespēja gan laukā sēdēt, un reku ēna, tieši reku tas stūrs, ir brīvs mūsu stūrīts. Vismaz beidzot ir kaut kā vēja plūsmiņa.
Ēst gribās, jā, visiem? Reku, no agroplējus paliknīši mums ir. Tam ir zils šitas ten. Jā. Bet vispār jau mīk. Dārtai alus priekšā, es skatos ieliec. Tas ir tavs un šis mans. Nu, mums ir doma uzbraukt virsotnē šodien. 1995 metri. Pico de las Nieves. Jā, 1956 metri. Kimai patīk šitie ceļi, ja? Jā, man mīļākie. Man mīļākie. Tu maisiņu, vemšanas maisiņu paņēmi līdzi? Nav, iedodiet. Jā, jocīgākais tas, ka jo augstāk mēs braucam, jo paliek vēsāks un paliek biezāki meži. Un te mēs redzam aug pārsvarā ciedru priedes, un te ir kaut kas izdedzis pa apakšu. Izdedzis mežs. Man liekas, ka ziņās kaut kad nesen arī bija tāda informācija, ka deg meži Kanārijas salās. Vienīgais, kas notiek ar tām priedēm, vai viņas izdzīvo tālāk, grūti saprast, jo stumbri jau ir uzcepušies. Te nesen viss izdedzis. Ļoti daudzās vietās bija cilvēki apstājušies piknikoji, bija galdiņi, ēda, viņiem tas mežs kā ekskluzīva vieta. Viņi atbrauc uz šitādu mežu un priecājās. Nu, baigi izdedzis. Galvenais, jo augstāk brauc, jo biezāks mežs, virsotne ir zaļa. Te ir arī vēsāks, droši vien arī mitrāks līdz ar to. Dūmaka ceļās mākoņi uz augšu. Nu, Rafčī, ko tu par rekordus te taisi tagad? Es gribu noiet uz lejā un garlaicīgs. Tev ir vienkārši nav atbilstoši appauze. Tieši atbilstoši. Jā, un atkal mēs redzam, cik briesmīgi izskatās nodedzis mežs. Un reku lielais čiekurs. Tās mums jau ir mājās. Paldies, es tev nesu. Līdz iekšā dārta. Iedod Kimai. Tā jau tā zaļuma, te bija maz uz tās salas, un tagad vēl nodeg virsotnes, tas nozīmē, ka paliek nesmukāk vienkārši. Drusciņu uzkarsējām bremzītes. Tas nobrauciens bija baigi garais un baigi ilgstošais. Ko tas tagad nozīmē? Jāpagaida drusciņi. Cik tas ir drusciņi? 5 minūtes jāpasēž, jāpagaida, jāpadzēsē bremzes, jo tiešām dūmu kūp no riteņiem. Bišķi jāpadzēsē. Tā, reku lidosta. Šitā mēs atlidojām 2 dienas atpakaļ. Reku laižās lejā lidmašīnas. Tur mēs arī bijām.
pirmajā dienā. Kur tie suņi, Rei? Diāna pie suņiem bija aizgājusi? Es nezinu. Kaut kur Rei. Nu, cik vēl kilometru zem jūras līmeņa jābrauc? Tā mēs esam atbraukuši uz viesnīcu, tāds interesants mājiņas, bungalo tipi. Un lēnām krāvājamies ar koferiem uz numuriņiem, un tad skatīsimies, kā mums te būs. Pagaidām jau izskatās diezgan tā čābīgi. Nu, tā čābīgāk nekā bija iepriekšējais viesnīca skaistā. Jā, nu, kas? Svešs. Princis jaunībā. Te ir vairāk baseini izrādās. Atsakot, ir jāpasaka, cikos mēs nāksim ēst. Jāpierezervē vietu. Basīns! Diāns paradīze šitā ir. Mēs daudz pārlēmi. Ak, Dievs. Trīs karoči mēs nekur nebraucam. Te varēs pārlēmi. Jā, reku rezervācija. Tā, šitien laikam. Jā. Nu, kā izskatās? Kā izskatās? Jums kaut kāda interneta adrese ir? Interneta adrese. Kā mēs izskatās? Jūs izskatieties, nu tā kā te vispārēji apmēram. Jūs iekļaujaties sabiedrībā. Te arī nu pat sēdēja telefonos. Kāds mums bija numuriņš? 15. Nu, redz, mēs iekļaujamies sabiedrībā. Mēs atlīd nāksim ārā, lasīsim grāmatu. Nokraušies ar čipšu pakām un visādiem labumiem. Paldies! Ņems, nogriez viņš čērīt mums arī. Jā, interesanti. Mums ir īsts. Mūsu parkā ir bruņurupuči. Palaiž man pa priekšu Saime, grib ēst. Es vēdu visus. Neko nevēdu. Es visus vēdu. Ko nevedu? Tu tagad visus vēdu, tad tu maksā tagad. Roberts pa visu maksā. Labi. Nu, mēs sāksim ēst karaliskās vakariņas. Nu, vakariņas tiešām te ir izvēle liela. Kā redzam, ir gaļas, zīvis, vistas, rīsi. Es jau nefilmēju visu, kas tur iet, to es nofilmēšu kaut cik dienu. Labu apetīti, Saime. Paldies. Droši vien rītā daļu no šī visa mēs kaut ko neņemsim. Sapratīsim, tur kas novērā. Šodien noteikti čamdīšanās. Jāapčamdi pirms saprast, kas īsti jādara. Un te blakus ir baseins. Es ceru, ka viņš nebūs slēgts pēc pusstundas, tad būs baigā vilšanās dažiem. Nu, protams. Nu, kā var neiet uz baseinu pēc ēšanas? Kas tas ir?